Sestdienas vakars Liepājā, Kurši piedzīvo pēc rezultāta lielu zaudējumu, pēc spēles šķiet, ka netik lielu zaudējumu pret Lekrings komandu ar 1-8. Šodien uz komentāru aicinam komandas kapteini Ingaru Jansonu un varbūt iesākumā pats pastāstīja, kāda ir sajūta pēc spēles, kāda tā ir bijusi? Tāda, kā lai pasaka, nav bēdīgi. Nu, labi, ir bēdīgi, protams, ka zaudējām un ar 1-8. Tas tur nekas, ka tur pēdējie vārti bija tukšos, bet es teiktu, ka spēle bija līdzīga. Florbols kā tāds bija līdzīgs, scenārijs līdzīgs kā Cēsīs, bet nespējām pārspēt Markusu plūdumu un tā momenta realizācija mums ļoti piekliboja. Vai nepaveicās? Varbūt šur tur nepaveicās, bet pašiem bija jāsamet savu vārti. Tad, protams, varbūt tā spēle būtu savādāk aizgājusi. Tad nepadarīta darba. Es nezinu, kā pateikt, bet nav patīkami vienkārši. Sezonas laikā jau 3. spēle un visās 3 uzvar tieši cēsnieki. Var teikt, ka neparocīgs pretinieks vai, ja tā no spēles uz spēli atskatās, tomēr vajadzēja kādā no spēlēm būt tām uzvarām? Par pirmo spēli es nevaru komentēt. Es pirmajā spēlē nebiju Liepājā. Spēle, kas bija Cēsīs un spēle, kas bija šodien Liepājā, kā jau es iepriekš minēju, ļoti līdzīgas. Labi, tur rezultāti varbūt savādāk. Cēsīs bija 3-7, ja nemaldos, bet florbols kā tāds ļoti līdzīgs. Es gribētu teikt, ka abas komandas tomēr līdzvērtīgi spēlēja, bet mums gan Cēsīs, gan šeit Liepājā kliboja tā realizācija. Savukārt Lekrings spēlētāji ļoti meistarīgi savus momentiņus izmantoja. Un tad jau ka jāsāk dzīties pakaļ rezultātā pie kaut kāda 0-3, tad iedzinās psiholoģiski nedaudz tāda bedrīt, un tad sākās tās problēmas. Ja tu man jautā, vai neparocīgs pretinieks, laikam jau jāsaka, ka neparocīgs, jo pie līdzīgas spēles mēs tomēr nespējam gūt tos vārtus. Ar 3 vārtiem un ar 1 vārtiem ir ļoti grūti pie mūsdienas florbolu uzvarēt. Tā kā jā, neparocīgs. Pie rezultāta 2-0, kas diezgan ilgstoši arī uz tablo bija mazliet tāda sajūta, ka tie, kas gūs nākamos vārtus, tad arī uzvarēs spēli. Un patiesībā mums arī diezgan daudz momentu bija pie pretinieku vārtiem, kur arī likās, ka ja tos vienus tajā brīdī mēs gūstam, tad mazliet tāds emocionāls pacēlums varētu gaidāms būt. Līdzīgi bija sajūta arī soliņa, vai tas vairāk no malas tikai kā skatītājiem likās? Nē, tas noteikti bija arī uz soliņa līdzīga sajūta. Es domāju, ka džeki paši saprata, ka ir ļoti teiksim tā, slikti, ja šajā situācijā, kā tā spēle ir iegriezusies, ja mēs tagad ielaižam to 3. golu. Tas visiem ir skaidrs, kad mums tie goli nenāk tik viegli. Šobrīd neviens nebija vēl tajā brīdī iemests, un ka tas panākot 1-2 tajā brīdī, tas varētu būt tāds pagrieziena punkts, un tās emocijas atkal augšā, un to mēs, protams, varam tagad spekulēt, kā būtu, ja būtu. Varbūt tāpat arī beigtos 1-8, bet katrā ziņā tas noteikti būtu noderējis. Diemžēl pats pieļāva kļūdu un atnesa to 3. golu, tā kā jā, tas tā nosēdināja vēl vairāk. Lai gan, pēc 2 periodiem it kā 0-3 arī nekas traks nav, bet, es teiktu, ka psiholoģiski vienkārši tas bija. Lekringam bija pārsvars tajā brīdī, un viņi to spēja noturēt un ļoti veiksmīgi izmantot līdz spēles beigām. Iepriekšējā spēlē par Tirlavu 16 vārtu gūmi, tāds iespaidīgs cipars. Šodien 59 minūtes palikām bez gūtiem vārtiem. Ir kāds izskaidrojums, jo tiešām pēc tā kā no malas tas izskatījās, ka tā bumbiņa vairākas reizes tur vārtu priekšā vārtījās un gaidīja, ka mēs pieliksim to un noslēgsim to uzbrukumu ar precīzo metienu vai sitienu, bet kaut kas bišķi pietrūka likās. Es tagad varbūt tādu baigo domu lidojumu runāšu, bet visu, ko tu saņem, pēc tam tev ir jādod atpakaļ. Tā kā visu, ko mēs sametām Irlavai, to mēs šodien nevarējām iemest, teiksim tā. Ja tiešām spēlējot pret Irlavu krita, kā Jānis Mandeiks teica, dažādām gaumēm goli, tad šodien mums pilnīgi nekas nesanāca. Gan plūdums labi nostāvēja, gan arī paveicās varbūt Cēsīm. Un kā mēs pirms intervijas runājām, kad arī tās bumbas, ko plūdums atsita, priekš mums neveiksmīgi kaut kur stūros ielidoja. Teiksim, citās spēlēs vārtu priekšā varbūt atlets tur var pacīnīties un ar gaļu kaut ko iesist iekšā, bet šoreiz tiešām vārtu priekšā tur
Un arī, ja atkrita kāda bumba vārdu priekšā, tad aizsargi diezgan labi nostrādāja. Tā kā mazas tās iespējas bija. It kā, lai arī tie momenti veidojās, bet tur tā pacīnīties, tur mazas iespējas bija. Tā kā, jā. Labi, Ingar, paldies tev par šodienas spēli. Diemžēl pie uzvaras mēs netiekam, bet priekšā vēl ir palikušas 6 spēles. Tas ir pietiekami liels apjoms. Un es domāju, ka visas iespējas mums pacīnīties gan par astotnieku, gan galvenokārt nosargāt vietu augstākajā līgā. Tas būtu droši vien primārais mērķis šajā brīdī. Jā, piekritīšu. Primārais ir nosargāt vietu virslīgā, bet tiksim, cīņa par play-off vēl ir dzīva. Un vēl daudz, 6 spēles, ja nemaldos, mums ir labas spēles. Es domāju, ka ir gaidāms priekšā, un rīt jau ir pirmā spēle, kur noteikti ir jābrauc vismaz punktiņus kaut kādas dabūt, kas mums noteikti nāks par labu, jo pretī tomēr turnīra līderi ir. Tā kā jā. Tad to arī novēlam. Ar rītdienu Talsos izdodās iespējams pārsteigt viens no turnīra favorītiem un vēl jau vairāk viņu mājās. Tā kā veiksmi un tiekamies nākamajās spēlēs. Paldies!